Mēs nonācām lielā smagā avārijā. Es biju pie stūres, rieciens pārāva plaušas un aknas. Mūs ar māsu atveda slimnīcu, un mēs ieraudzījām savu tēvu guļam gultā. Viņa ķermenis bija sacerējušās asinīs, māsa sāka histeriski raudāt. Es redzēju, kā viņas asaras krīt uz tēva, un tad līdz manim nonāca, kas notiek. Es biju tā pašā mašīnā, kur skolotājs. Pamodos slimnīcā, trauma bija ļoti smaga. Draugi man pat nepazina. Viņi man teica, skolotājs arī ir slimnīca, viņš joprojām ir bez samaņas. Mēs nezinām, ko darīt, kas tagad būs ar mums, kas būs tālāk. Šajās dienās pēc avārijas es sapratu, kāds spēks ir grupai, kura veidoja tēvs. Pēkšņi es apzinājos, ka viņš nav tikai mans tēvs. Plaušas piepildījās ar asīm, es nevarēju elpot, patstāvīga smakšana it kā atrodos zem ūdens. Un es dzirdu, kā ārsti saka, pagaidām darīsim tā, pēc tam tā, bet tad redzēsim, ja izdzīvos, tad izdzīvos. Es sēžu pie slimnīcā, kaklā kamols, acīs asaras. Šo brīdi es nekad neaizmirsīšu. Atceros, mani nepameta viena doma un viena sajūta, ka cilvēks, kur es meklēju visu savu dzīvi, kurš iemācīs man pašu svarīgāko pasaulē, tagad aizies. Tā nevar būt. Tas nav iespējams. Es pārdzīvoju klīnisko nāvi. Bija vīzijas, it kā redzēju no tāluma, it kā skatījos no malas uz visu notiekošo. To nedaudz sajūt cilvēki, kuri pārdzīvojuši klīnisko nāvi, it kā ceļa beigās viņus kāds gaidītu. Bet tas viss ir mēl, tas nav līdzīgs garīgajam stāvoklim. Mēs vēlamies uzņemt par jums filmu, vēlamies kaut nedaudz pavērst priekškaru, kas atdala mūs no kabalas zinātnes, izklēdēt mītus par to. Jūs studējat kabalu gandrīz 50 gadus, jūs mācāt par lieliem viedajiem, kuri ir tūkstošiem skolnieku. Mēs domājam, ka uzņemot filmu par jums, mēs pastāstīsim par garīgo pasauli un spēsim dot atbildi tiem, kuri sev uzdod jautājumu, kāpēc man dota šī dzīve. Es saprotu, bet man tas neder. Es daudzus gadus biju blakus lieliem kabalistam Rabašam, un viņš nekad netēloja no sevis svarīgu personu. Skatoties uz viņu, es nevarēju saprast, cik viņš ir liels, un es pēc sava rakstura nevaru izlikties par diženu. Es saprotu, ka jums tas vajadzīgs filmai, bet tas ir tas, kas ir. Vēl pirms es no rīta pamostos, stunda, kuru es vadīšu nākamajā dienā, jau rīt manā galvā kā filma. Katru rītu. Katru rītu es pieceros un jūtu, cik grūti man ir pareizi noskaņoties stundai. Es vēlos ierasties tajā pilna spēka, gan prātā, gan sirdī, un nevaru. Katru rītu viss no jauna, citādi tā nebūs jauna diena. Un man atkal jāatdzīvojas, atkal jāuzmundrina sevi. Jāizveido kontakts ar grupu. Un šim kontaktam jābūt jaunam, ne tādam kā vakar. Stiprākam, iekšējākam.
Un es pārskatu fragmentus no kabalistiskām grāmatām, lasu tos, bet jūtos miris. Un tā katru dienu. Dažreiz mēs dzirdam, ka skolotājs mēdz būt vājuma brīža periodi. Bet es droši varu pateikt, ka neviens no mums nekad nav redzējis viņu tādā stāvoklī. Mēs pazīstam viņu citu. Es neparedzu nākotni, nenodarbojos ne ar kādām pārdabiskām lietām. Es mācu savus skolniekus kā pakāpeniski maziem solīšiem piedoties patiesībai un sasniegt to. Mūsu kabala tā ir zinātniska didaktiska metode, ar kuras palīdzību cilvēks maina pats sevi un caur to izzina augstāko spēku. Kā raksta kabalisti, tas var aizņemt gan 10 un 20 gadus. Un tikai īpaši cilvēki, kuriem ir punktiņš sirdī, saprot, ka cita ceļa nav, bet pārējie dodas kaut kur citur, iegrimst mistikā. Man ir svarīgi, lai parasti cilvēki, īpaši šeit, Izrēlā, dzirdētu to, ko es saku, un saprastu, kas atrodas viņu priekšā. Nav svarīgi kādā veidā, ne obligāti caur mani, lai kaut kādu citu, galvenais, lai notiktu ārējās pārmaiņas visiem dzīvojušajiem. Mēs lasām no grāmatas 14. punktu. Un tu obligāti atklāsi, ka dvēselēm ir 3 stāvokļi. Zinātne, kuru mēs tagad vēlamies atklāt, runā par to, cik lielā mērā saiknes vai atdalīšanās pakāpes starp mums ietekmē visu dabu. Nedzīvo augu, dzīvniecisko un pat attiecības starp cilvēkiem. Mēs to ieraudzīsim savām acīm. Tiklīdz mēs sāksim tuvoties viens otram, pēkšņi izzudīs visi vīruši, pārstās, viesuļvētras, karstuma un augstuma svārstības, atkāpsīs visas nelaimes. Mēs spērsim vēl vienu soli pretiem viens otram un pēkšņi atklūst dažādi postoši spēki dažādas pasaules valstīs. Tā patiešām ir ļoti interesanta zinātne. Tā ļauj redzēt, kā parādības mūsu iekšēnē, ja mēs tās novedam līdz līdzsvaram, tuvojamies viens otram, rada viss naida mīlestību. Mēs neiznīcinām naidu, dabiskie spēki, mīnus un pluss, to pretstats paliek, bet mēs mācāmies strādāt ar abiem, lai dotu radītājām vietu pārvaldīšanai. Tajā ir teiktā jēga. Radītājs, kurš iedibina mieru augstākās pasaulēs, iedibina mieru arī starp mums, saskaņā starp mīnus un plusu. No kurienes jūs saņemat informāciju, kuru dodat mums stundās? Vai jūs varat paskaidrot, kā jūs to sajūtat? Tas ir kā jebkuram zinātniekam, cilvēks sajūta parādības, kas eksistē pasaulē, piemēram, skatās debesīs, ja nodarbojas ar astronomiju, vai arī iedziļinās zemē, ja nodarbojas ar geoloģiju. Tā ir viņa profesija. Tajā cilvēks apsteidz visus, redz vairāk par citiem.
Tāpat arī es. Mana laboratorija tā ir cilvēce. Es skatos uz to, kas ar to notiek un pie kā tas noved. Un saprotu, ka cilvēks atrodas zemākā līmenī, nekā tai vajadzētu būt. Mums obligāti jāpātrina mūsu labojums. Kāds labojums netiks izmainīts ar cilvēkiem, bet būs tikai ar dvēselēm. Vēlēšanās atdot binā sajaucas ar malhut, ieiet saņemšanas vēlēšanās, un tad šie vēlēšanās kļūst vēl agresīvāka. Tas ir viss šīs pasaules ļaunums. Visi blēži, kuri labo darbu aizsegā, atņem mums visu, ko vien iespējams. Vada mūs, mulsina mūs. Visas šīs valdības, visi šie valdnieki. Un tad sajaucās bet vienā ar otru, un tas noveda pie otrā samazinājuma, cimcum, bet, kā bija teikts, augstāk. Un iznāk, ka tas, kam vajadzēja novest mūs visus pie labojuma, neizbēgami un nenovēršami noved pie bojājuma, pie sabojātas binas. Un tas tiek saukts bezdīvīgais aprīs pārpilnību un izvēms to. Jautājumi. Raf, vai mēs varam šajā stundā paveikt pilnīgi labojumu katrā mirklī, tikai šajā stundā, bet kā mums kļūt tuvāk tautai? Par ko cieši Izraēla tauta? Par to, ka nevēro savstarpēju galvojumu? Ko nozīmē strādāt ar prātu un sirdi? Jūsuprāt, vai mēs virzāmies uz priekšu? Vai mēs visu darām pareizi? Raf, kāds bija ieguvums no tempļa sagraušanas? Kā mums nenomaldīties no šī ceļa? Kā apvienot dažādas dvēseles vienā? Un kā vajadzētu baidīties, lai nekaitētu kopējam? Nepietiek uguns. Mihails Laitmans piedzima 1946. gada Vitebskā, Holokostā cietušā ģimenē. Viņa vecāki bija ārsti, bērnībā viņš interesējas par mūziku un fotogrāfijām. 1967. gadā viņš iestājās Ļeņingradas Elektrotehniskajā institūtā, kur ieguva diplomāta specialitāti skaļošanas mašīnas. Studēja bioloģisko un medicīnisko kibernētiku. Studiju laikā viņš bija skaņu operators mūzikās grupā Koševņiki. Pie institūta beigšanas strādāja kosmiskās medicīnas jomā laboratorijā Kronštati pie
Kara medicīnas akadēmijas 1974. gadā pēc ilgstošas varas iestāžu patošanās pretējās uz Izraēlu, strādāja armijā, nodarbojas ar privātu biznesu, viņa ģimene pieauga, viņš kļuva par 3 bērnu tēvs. Mums nav precīzi zināms, kad viņš sāka meklēt savu garīgo skolotāju, bet mēs zinām, ka viņš to atrada 1979. gadā. Tas bija Rāvs Baruhs Šalams Halevijs Ašlags Rabašs, lielā kabalista Jehuda Halevi Ašlaga Baļs Sulam grāmatas Zor komentētāra Sulam autora dēls. Mihails kļuva par viņu uzticīgo skolnieku, un viņa ceļu turpinājās. 1997. gadā viņš nodibināja asociāciju Mei Baruh. Mei Baruh kabalas Leām nosauca to par savu skolotāju vārdā. Viņš ir filosofijas doktors, miljoniem cilvēku visā pasaulē sauc viņu par savu skolotāju. Tēti, jā, cik daudz baiļu un satraukuma, īpaši, kad domāju par viņu, kas viņu gaida. Viss būs labi. Viņš izaugs un ieņems savu vietu. Viss ir tik nenoteikts, jā. Kurp virzās šī pasaule? Pasaule bez šaubām virzās ne uz labāko pusi, to visu mēs varam redzēt. Pēc ar vien izsmalcinātākam egoismu izpausmēm, kad sabojātās saiknes formas starp mums izpaužas slimību, revolūciju, karu un citu nelaimju veidā. Pēc tā, kas atklājas tagad, man pat ļoti negribas par to runāt, bet mēs stāvam uz jaunu triecienu epidēmiju sliekšņa. Jūs nereiz vien pietiekami precīzi paredzējāt nākotni, vai varat paskaidrot, kā tas darbojas, kāds ir mehānisms varbūt ar šī grafika palīdzību. Šis grafiks, kur tas vispār atrod? Šis grafiks? Jā. Es to sajūtu savā priekšā. Tas izpaužas cilvēcē, pasaulē, tās ir dabas triecieni, karstums, augstums, epidēmijas, kāri. Tas ir tas, ko es sajūtu. Vai jūs varat teikt, kurienes jūs to zināt? Kā to paskaidrot to, ko es redzu? Es redzu procesu, kas notiek pasaulē, un runāju par to. Augstākais spēks tuvojas mums saskaņā ar savu laiku, bet mēs tam neatbilstam. Un jo lielāka atšķirība starp mums un šo augstāko spēku, bet tas ir atdeves spēks, bet mēs saņemšanas spēki, jo smagāka mums ir šī tuvošanās. Tas izpaužas katastrofās. Laiks iet, bet cilvēks neko nedara, lai atbilstu laika gaitai. Ielāt, tu taču kādu laiku dienē, Vote? Jā, es piedalījos pirmajā Libānas karā, toreiz to sauc par operāciju Mirzgi Lelai. Vai tev nācās piedalīties kaujās? Atceros, mēs stāvējām pie Beirutas krastiem, un tur bija artilērijas baterija. Viņi šauja uz mums, mēs uz viņiem. Tas bija kā mežonīgajos rietumos, kurš trāpīs pirmais. Tu redzi, ka lādeņi krīt ūdenī 300 metru no tevis, 200 metru no tevis, 100 metru no tevis, 50 metrus no tevis. Un tev ir skaidrs, ka nākamais ir tavējais. Tas trāpīs kugī. Nāk doma, tu esi pārāk jauns, ko tu esi paspējis, neko, tev jāuzvar. Tas bija viens no brīžiem, kas lika man aizdomāties, kādēļ es dzīvoju un meklēt atbildi. Labdien! Mēs atrodamies redaktoru sapulcē ar doktoru Mihailu Laitmanu. Labdien, doktor! Labdien! Līdz 9. avām palikuši apmēram nedēļa. Kas ir šis īpašais spēks, kas iedarbojas mums šajā dienās? Negatīvais spēks, šķelšanās spēks, pretestības spēks, naids. Un kas mums, mūsdienu ebrejiem, ir kopīgs ar tiem, kuri dzīvo pirms 2000 gadiem?
Mēs esam tā pati tauta ar to pašu raksturu, sašķeltības starp mums pastāv vienmēr. Tās dēļ mēs modinām naidu apkārtējās tautās un dodām tām spēku salauzt mūs. Ko mēs tagad varam darīt, lai novērstu nākamās nelaimes? Mums jāveic labojums, kas uzlikts mums un ir atkarīgs tikai no mums. Visa cilvēce ir atkarīga no mums un sajūt to zemapziņas līmenī, bet mēs nevēlamies to atzīt. Un tad viņi nāk pie mums, spiež uz mums un saka, pietiek, ka mums nav vajadzīgas ne teritorijas, ne miers, ne panākuma dažādās jomās. Mēs neko no jums nevēlamies, tikai vienu. Pasaules labošanās metodiku, jo pasaule vienkārši slīd pilnīgā haosā. Bet kas ebreju dabā liek viņiem atkal un atkal atkārtot vienu to pašu kļūdu, kāpēc mēs nemācamies no pagātnes? Mēs esam stūrgalvīga tauta. Ko darīt, ja tev spītīgs, neklausīgs dēls? Tā arī ir radītāja problēma. Labi, bet kā viņš risina savas problēmas? Ar katru gadu viņš spiež uz mums ar vien stiprāk un stiprāk un stiprāk, līdz mēs apzināmies, kas mums jādara. Kas nāk tā, ka pasaules tautas saprot šo vēstījumu labāk nekā mēs? Viņiem nav tāda egoisma kā mums. Viņi nav tieši saistīti ar radītāju kā mēs. Viņi nav tik stūrgalvīgi kā mēs. Savās pirmajās grāmatās un rakstus Mihails Laitmans rakstīja pats, bet šodien ar to mediju apjomu, kuru mēs izdodam, tas nav iespējams. Šādās žurnālistu sanāksmēs mūsu skolotā atklāt cēloņus, garīgās saknes visiem, kas notiek valstī un pasaulē, bet mēs apsēžamies pie klaviatūras un nododam viņa vēstījumu pasaulē. Tad kurš ir vainīgs? Es esmu cēlonis tam, kas ar viņiem te notiek, un man jābūt par iemeslu viņu apvienošanai, lai mēs runātu kā viens cilvēks ar vienu sirdi. Un tad mēs uzbūvēsim jaunu saikni savā starpā tieši virs naida, mīlestības saikni. Tas arī būs īstais trešais templis, kā teikts. Mana māja tika saukta par lūgšanu no visām tautām. Var vēl vienu jautājumu. Jūs esat kabalists, jūs atrodaties garīgajās pasaulēs, kāpēc jūs jūtat nepieciešamību nodarboties ar mūsu pārējošās pasaules lietām? Es atceros, kā Rabašs Libānas kara laikā. Tad uz stundu atnāca viens hasīts un ieraudzīja, kā Rabašs pieliec kājās un skrēja ieslēgt radio. Hasīts jautāja, kas notiek? Es viņu atbildēju, pārraida ziņas, Rabašs vēlas paklausīties ziņas, uzzināt, kas notiek Libānā. Tā ir translācija no Jerusalemes. Mēs sveicinām jūs klausītājus. Rabašs atgriezās, un tas viņam saka, ziņas? Kas tas ir? Vai tas pieklājas mums, ticīgajiem ebrejiem? Bet Rabašs viņam atbildēja, vai tev tur ir bērni? Tas bija ļoti aizkustinoši. Rabs Barušs Šaloms Halevi Ašlaks Rabašs piedzimis Varšavas ebreju rajonā 1907. gadā. Viņš bija pirmdzimtais ģimenē lielajiem kabalistam Jehudam Ašlagam, Banslama, un visas dzīves laikā palika viņu uzticīgs skolnieks un cienīgs pēctecis. 1921. gadā viņš pārbrauca Izraēlu un iestājās skolā Torat Emed, tur viņš studēja Toru, Kabalu 16 stundas dienā. 1922. gadā viņš aprecējās, laulībā piedzima 6 bērni. Visus šos gadus viņš turpināja studēt Kabalu savu tēva vadībā, apvienojot mācību ar vienkāršu celtnieka darbu. Viņš pelnīja kā palīgstrādnieks, bet pēc tam kā celtnieks, mutētājs, tā skaitā Jerusalemes Hedrovas ceļā, viņš bija kurpnieks, strādāja pie inspektoru no dinastā, un visu savu dzīvi Rabašs veltīja Kabalas metodas izskaidrošanai.
kā pieejama sapratnei un apmācībai mūsdienu paudze. Viņš aizgāja mūžībā 1991. gadā, tika apgalbāts blakus savam tēvam kapsētā Jerusalēmē. Grūti bez Rabaša. Tā ir siena. Tā ir dzīve bez jautājumiem. Mēs zinām, ka šajās stundās jūs parasti strādājat viens pats aiz aizvērtām durvīm. Mēs nezinām, ar ko jūs tur nodarbojaties. Es atceros, kā reiz saņēmos drosmi pajautāt jums par to, jūs man atbildējāt. Tas ir kabalista darbs. Bet tagad mēs vēlamies pajautāt, kas ir kabalists? Kabalists, tas ir cilvēks, kurš saistīts ar radītāju. Un visu savu dzīvi velta tam, lai stiprinātu šo saikni. Vai iespējams vārdos izteikt to, ko sajūt kabalists? Es redzu augstāko spēku, kas darbojas cilvēces iekšienē, un tāpēc man ir savs redzējums, savs viedoklis. Skoloties gandrīz nekad nerunā par saviem garīgajiem sasniegumiem, acīm redzot, viņš vēlas, lai mēs paši paceltos uz šīm pakāpēm, un turklāt studējot kabalu, mēs zinām, ka ir grūti nodot zemes vārdiem iespaidus no augstākās pasaules, bagātas, daudzšķaitnes pasaules, bet mūsu arhīvā ir īsts ļoti īpašs fragments. Kad jūs pirmoreiz sajūtāt gaismu, par to es varu pastāstīt, jo daudz mani skolnieki jau to izgājuši, tāpēc to var. Cilvēks pirmoreiz sajūt gaismu, kad sāk studēt kabalu, un pēkšņi, tieši pēkšņi, viņām nāk tāda apskaidrība, ka cilvēks jūt, ka it kā atrodas jūrā vai mākonī, kaut kā biezā, siltā un mīlošā, kas spīd cilvēkam no visām pusēm. Un šīs pasaules it kā neeksistē. Tā ir, viss ir, bet papildus tam cilvēks sajūt, ka gaiss ir piepildīts ar labu, skaistu dzīvo attieksmi, elpojošu. Parasti šī sajūta arī ir pirmā cilvēka tikšanās ar gaismu. Kā mēs varam zināt, ka kabalists ir īsts, vai ir kāds tas pazīmes? Mēs nevaram spriest par kabalistiem, ne pēc viņu grāmatām, ne pēc viņu attieksmes, ne pēc viņu uzvedības, ne pēc kā. Nekas šeit nevar būt skaidrs, katrs var noslēpt sevi tā, ka neviens neko neredzēs, neuzzinās. Bet pagādiet, bet ir tāds kabalists kā jūs, kuram miljoniem skolnieku visā pasaulē.
Ja savā seknē radītāja kabalists sajūta, ka cilvēkam jāizpilda kāds uzdevums vai, teiksim, cilvēks dzīvo tādā laikā kā mūsu, un viņiem jāstrādā ar cilvēci, vai jāizpilda vēl kādas darbības garīgas vai materiālas, tad cilvēks tās izpilda. Irākas kara laikā ar Sadamu Huseinu es pēkšņi lasu avīzē, ka Mihails Laitmans uzrakstījis grāmatu par kabalu. Nākamajā dienā es aizgāju uz veikalu un nopirku šo grāmatu. Grāmatas beigās bija rakstīts, tas, kurš izlasīja līdz galam, tiek aicināts. Un telefons. Es piezvanīju, Laitmans jautāja, tu izlasīji līdz galam? Es saku, jā. Patiesi jautāju. Un saprata visu, ko izlasīja. Es teicu, nē, man ir daudz jautājumu. Viņš teica, nāc, parunāsim. Es atnācu, un jau 33 gadus esmu ar viņu. Mēs sākām mācīties Mihaila Laitmana dzīvoklī. Sākumā bija daži cilvēki, pēc tam sāka nākt vēl un vēl tā, ka viņu viesnīcā vairs nepietika vietas. Tad mēs atradām mazu mājiņu Rainisa ielā. Mums tas šķita milzīgs. Tur notika rīta stundas, svētki. Tas ir neaizmirstams laiks. Bet pēc tam grupas izauga vēl vairāk. Mums vecajā mājā kļuva par šauru. Mēs izīrējām industriālu telpu, izremontējām to, izveidojām savu televīzijas kanālu. Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē ar aizturēt elpu sāk klausīties mūsu rīta stundas. Mums atkal kļuva par šauru. Pirms 3000 cilvēku vienlaikus nolēma dot, cik kurš var. Mēs nopirkām šo ēku, šīs sienas mēs uzbūvējām ar savām rokām. Šeit ir mūsu zāle, mācību klases, televīzijas studijas, mazā lielā zāle pasākumiem. Viss šeit ir paredzēts tam, lai radītu vidi un apstākļus jebkuram, kurš vēlas garīgi attīstīties. Bet dzīves avots, institīvas un virzošais spēks, tas ir kabalists diktors Mihails Laitmans. Es daudz braukāju pa ASV, Dienvidameriku, Krieviju, Eiropu, citām vietām. Tikos ar daudziem cilvēkiem, uzstājos ar lekcijām. Viss bija. Es redzu sevi kā cilvēku, kurš strādā ar katru, kurš vēlas klausīties. Bet reklāma, tās nav mans. Daudzas reizes es biju ar skolotāju ārzemēs, kongresos, privātos braucienos. Viņa raksturo tas, ka viņš patiešām ir ļoti pieticīgs. Nekad nepiekrita lidot biznesa klasē, lidostā, kad pienāk koferi. Viņš pirmais skrien, lai izņemtu katram koferi un nekad neļauj nest savējo. Ja es būtu viens bez skolniekiem, neviens par mani nedzirdētu. Es esmu pārliecināts tā rīkotos, ja kurš šīs kabalists. Kāpēc man vajadzīga slava? Es no tās nesaņemu ne cieņu, ne naudu, ne slavu, neko. Vai jūs strādājat viens, vai jums palīdz? Runā par tehnisko darbu, bet par garīgo. Attiecībā pret radītāju strādāja viens. Ir arī citi cilvēki, bet bez manas saiknes ar mani. Viņa seko metodikām, kas ir tuvas Bašu labu metodikai, bet citādas.
Kabalas vēsturē tūkstošiem vārdu, kas mums zināmi, tūkstošiem nezinām, bet tikai nedaudz atklāja jaunas ceļus augstākās pasaules likumu sasniegšanā. Viens no šiem vārdiem Jehuda Levi Ašleks, pazīstams kā Barsulams. Viņš piedzimis 1804. gadā Lukovā, 100 km no Varšavas. No agras jaunības viņš pārsteidza skolotāju ar savām izcilajām spējām, ebreju tradīciju pamatu studēšanā. Turklāt viņš bija izcils sava laika kabalista skolnieks, Kalušanas Admora un Pursavas Admora. Viņš interesējas arī par lielo rietumu filosofu darbiem un savos rakstos salīdzināja viņu idejas ar kabalas zinātnes pasaules uzskatu. Paredzot tuvošanos katastrofā, viņš ar ģimeni pārbaudas uz Izraēlu 1921. gadā Sukota svētkos. Tomēr Jerusalemē Barsulams saskārās ar augstu uzņemšanu. Vietēji ebreji viņu sagaidīja naidīgi. Ideja izplatīt kabalu tautā viņiem bija nesaprotama, vēl jo vairāk viņi noraidīja kabalas zinātni. Bet neskatoties uz vajāšanām un galēju trūkumu, Barsulams spēja sapulcēt ap sevi uzticamus skolniekus un nākamo 30 gadu laikā izveidoja metodiku, kurai nebija analogu. Senās gudrības zinātniska interpretācija pielāgota jaunā laika vajadzībām. Viņš uzrakstīja komentāru visām klasiskām kabalas grāmatām, ieskaitot arī dzīves koku un rabi Šimona bar Johaja Ražbi Zor grāmatu. Šodien šie darbi ir tulkoti daudzās valodās. Barsulams aizgāja mūžībā 1954. gadā, nododot grupu un metodiku savam vecākajam dēlam, labākajam skolniekam Baruham Šalom Levi Ašlagam Rabašam. Es iebraucu Brakā, bija tumšs, lija lietus, ielas stūrī stāvēja hasīts. Es pavēru logu un pajautāju, kurš šeit studēja kabalu? Tu saproti, tas ir uzdot tādā jautājumā Brakā, bet viņš teica, pagriez pa labi un brauc līdz galam. Pēdējā mājā kreisajā pusē pretī dārzam tur studēja kabalu. Kad es to pastāstīju ar Bažu, viņš teica, tas bija eņģelis. Kad es pirmoreiz atnācu pie Rabaša, es ieraudzīju galdu, pie kura sēdēja 5 veci cilvēki. Pēc pāris dienām šie 5 veci cilvēki kļuva man par vissvarīgākajiem pasaulē. Viņi patiešām bija lieli. Vai jūsu skolotājs Rabašs paredzēja jūsu nākotni? Citādi, kāpēc viņš tik daudz nodarbotos ar mani? Katru dienu, daudzas stundas dienā, 12 gadu garumā. Viņš uzreiz ieraudzīja jūsos dzirksti. Viņš ieraudzīja. Doktors Mihails Leitmans mācījies pie Baruha Šloma Ašlaga Rabaša, dēļa Jehuda Ašlaga Barsulama, dēļa un skolnieka, zinām kā Barsulams. Barsulams bija rabi Ješo Rabinoviča no Pursavas skolnieks. Tā it kā dzīvais ūdens no paudzes paudzē, kabalas gudrība tika nodota no skolotāja uz skolnieku. No pašiem pirmsākumiem no hasidizma dibinātāja Bāļa Šem Tova. Bet kā sajūtama atdeve? Pasaulē 7 miljardi cilvēku. Savāc visus viņus baudījumus kopā. Tā būs tikai dzirksts salīdzinājumā ar gaismu,
kuru sajūt augstākajā garīgajā pakāpē. Tās ir pasaules tautas, kuras mēģina nomazgāt Izraēlu no zemes virsmas, iznīcināt to, bet Izraēls nepadodas. Paši viļņi sašķīst un nespēja appludināt pasauli. Es nevaru iedomāties sevi dzīvojam ārzemēs ārpus Izraēlas. Nav citas vietas izņemot šo. Jo, ja virs visām atšķirībām mēs ienesīsim mūsu attiecībās siltumu, savstarpīgumu, tad radīsim jaunu realitāti. Visu, ko radītājs dara Izraēla tautai, viņš dara soli pa solim, atbrīvojas no egoisma nevis vienā reizē, bet pakāpeniski. Tas ir kā cilvēks, kurš dzīvo tumsā, kura mājā vienmēr valdījusi tumsa. Kad vēlas viņu apgaismot, sākumā ielaiž gaismas stariņu, šauru kā adatas aci, pēc tam nedaudz vairāk un vēl vairāk un vēl, līdz cilvēkam atklājas visa pilnā gaisma. Mēs netiecamies atklāt garīgo pasauli. Patiesība ir tajā, ka nav ko atklāt, nav ko, jo tā neeksistē. Mums pašiem tā jāuzbūvē no mūsu attiecībām, mūsu izlabotajām īpašībām.